Labs vakars projekta dalībniekiem, vesels un enerģisks bez cukura. Apsveicam jūs ar pirmo mūsu Zoom sarunu, kurā mēģināsim šķietināt, kas ir cukurs, ko viņš mums labu dod, ko varbūt netik labu dod organismā, un praktiskus piemērus apskatīsim un produktus, kas mums spēj palīdzēt šo cukura līmeni organismā. Jo nav noslēpums, kad iedziļinoties šajā interesantajā tēmā, mums piespiež pašu veselību reizēm, ir tas lielākais pamudinātājs un sadzīve un pārtikas produkti, kas mums riņķī pieejami veikalā, viņi netuvu nedod mums tādas iespējas gan sakārtot, gan uzlabot savu veselību, jo mums ir jāpieliek gan savu piepūle, gan savas domas, gan jāiemācās dažādas tādas zināšanas un prakses, lai kļūtu veselāki. Kāpēc es to tā saku? Jo man doma radās par to, ka klasisks cilvēks, strādājot klasiski birojā, dzerot tēju, kafiju, uzkožot smalkmaizīti un darot to vairākas reizes dienā, viņam pēc brīža iestājās problēmas. Kaut kur sāk svars pieaugt, kaut kādas tur izsitumi uz sejas, tad tur pumpas uz kakla pēkšņi parādās, papilomas vai pēkšņi locītavs vai pēkšņi pa nakti slāpes parādās. Un šajā gadījumā, iedziļinoties tēmā, secināja, ka jā, tas ir mūsu lielais draugs cukurs, tik zināmais un arī nezināmais. Un tieši tāpēc ir projekts, kura gaitā mēs gan priekš sevis, gan priekš citiem šķietināsim vairāk šo gan labo, gan netik labo ietekmi uz mūsu organismu, ko dod cukurs un kā tas mums var palīdzēt vai arī bremzēt veselības atgūšanā. Un kā nākošam runātājam es vēlētos dot vārdu Sandrai Kalniņai, kas ir mūsu daktari jau ar tā ļoti izcilu pieredzi, gan arī klasiskā medicīnā, gan holistiskā medicīnas šīs metodas pielietojot, un lūkšu pastāstīt jau par cukuru, kas ir labs, kas slikts un ko viņš var mums dot. Jā, labvakar visiem tiem cilvēkiem, kurus es redzu. Atvainojos par savām tehniskajām ķibelēm. Sveicien arī tiem anonīmajiem cilvēkiem, kuri ir bez sejas šovakar. Es domāju, ka mēs visi tomēr varētu parādīties viens otram. Skaistumu kaut kur šobrīd nelietojam. Nav būtiski, cik mums katram ir kilogramu, cik tur pumpa, uz kura vaiga vai deguna ir. Jā, tā ka būtu forši, ja mēs tomēr viens otru varētu redzēt un paskatīties uz viens uz otru. Ja? Es atvainojos, varbūt es sākumu kaut ko palaidu garām, bet laikam no sākuma gribu teikt, ka par cukuru, ja runājam, nevajag par viņu runāt tikai sliktu, vai ne? Šausmu, ka mēs ēdam cukuru lietojam. Jo cukurs ir normāla ikdienas pārtikas sastāvdaļa, kurai ir jābūt. Noteikti ir jābūt. Aptuveni 5% no uzņemtā enerģijas daudzuma diennakts laikā ir jābūt cukuram. Ja? Ja pārēķinam to visu uz kaut kādiem miligramiem vai gramiem, tad apmēram kaut kur plus mīnus 25 grami cukura, kad cilvēks uzņem dienā, tas ir pilnīgi normāli. Tad rēķinām, ja teikarote ir aptuveni 5 grami, tad saprotam, ka kaut kur aptuveni 4-5 teikarotītes cukura dienā ir pilnīgi normāli. Bet tas nenozīmē, ka mēs ņemam un no cukura trauka ēdam balto cukuru. Cukuru satur ļoti, ļoti daudzi pārtikas produkti. Sākot kaut vai ar maizi, piena produkti, augļi, dārzeņi. Ja? Nav jālieto cukurs kā tāds tīrā veidā, bet kopā ar pārtiku mēs viņu saņemam. Tāpēc ir ļoti, ļoti vērts sekot, ko ēd, cik un kad ēd arī. Ja? Bet cukurs ir kam domāt cilvēkam organismā? Tas dod enerģiju. Jo enerģiju no tāda fiziskā līmeņa, ja mēs skatāmies, cilvēkam dod tikai divas lietas. Tas ir cukurs, ja? Dažādos veidos, protams, dažādās formās, kā mēs viņus saņemam. Un otra lieta ir tauki. Kā jūs domājat, kuru lielākā daļa cilvēku izvēlēsies? Kā pirmo, viņam trūkst enerģijas, viņam vēl kaut kādi darbi jādara.
nāk virsū nogurums, netiek paēst, varbūt laicīgi pusdienas. Kas notiek, ko ņemam pa lielam, būsim godīgi pirmām kārtām, jā? Un tas arī ir vieglāk pieejams vienmēr. Tā nebūs speķmaize, kā es cilvēkiem stāstu kā piemēru. Tas būs kaut kāds saldums, un tas ir ātri, ja? Jo ātri šķīst, ja visi normāli cilvēka organismā, ātri tiek iedota enerģija un atkal izspārs, galvenokārt galvas smadzenēm strādāt. Lai apēstu kaut vai speķmaizi, maizīti ir jāsagatavo, speķis ir jānograuž, viņš vēl ir jāsakošļā tā maizīte, un tad gramošanas sistēmai vēl to visu ir jāpārstrādā, lai no tā dabūtu sev enerģiju, lai smadzenes varētu strādāt. Un te ir tas viltīgais moments, kad smadzenes ir pārāk gudras reizē, ja runājam arī par veselību. Viņām vajag enerģiju, viņas cilvēkam ieliek to domu, ka tagad iedod man kaut ko saldu. Man vajag apēst vai tur, nezinu, bulciņa vai šokolādes pustāfelīti, nu kā kuram cilvēkam. Mērs katram ir savs. Un tā kā viņš ir paēdis, tad ir tiešā iedarbība uz galvas smadzenēm. Izdalās hormons, kurš rada to foršo labo sajūtu. Tā, kad tas līmenis krīt, tad atkal galvas smadzenes pieprasa atkal to foršo, labo sajūtu, labo uzrāvienu. Un tādā veidā arī rodas tā atkarība, kas ir tas bīstamais, kāpēc mēs šo darbu vispār uzsākām, lai nerastos cukura narkomānija. Nu, vismaz daļa jūs noteikti šo termiņu jau būsiet dzirdējuši, ka narkomānija nav tikai alkohols, cigaretes un pašas narkotikas, bet arī cukurs, jā. Nu, reku Solvit arī liek to, kas notiek ar cilvēku smadzenēm. Tā ir ļoti liela atkarība, ļoti, ļoti liela, jo gribas to foršo labo sajūtu smadzenēm visu laiku. Bet, jāmācās mums ar to, kā saka, ir sadzīvot labā nozīmē ar cukuru, lai nelietot viņu pārmērīgi daudz, jo, kā es teicu, nāks tālāk informācija, cik apmēram tie top produkti satur cukuru, kas būtu jākontrolē, lai nelietot vēl pārmērīgi cukuru savā ikdienā vēl papildus klāt, ja? Kad es tiekos ar cilvēkiem, pirmais jautājums, ko jūs dzerat? Jā, kafiju, jā, tēju. Kaut ko liekat kafijai klāt? Jā, protams, cukuru, jā. Labākā gadījumā medu, kas ir arī cukurs, bet vismaz dabīgais cukurs. Tējai cilvēki liek cukuru vai medu klāt. Tas ir vēl papildus bez tā, kas mums jau ir ikdienā pārtikā. Ja? Un vienā brīdī ir pārsātinājums ar to cukuru organismā, ja? Ka viņš vairs nemāk tikt galā ar to cukura daudzumu, saprātīgi tikt galā ar to cukura daudzumu, kas tiek viņā ielikts iekšā. Ja? Jo cilvēks broksīs normāli apēt ar maizīti ar kaut ko, tur jau ir cukurs graudaugos. Tad varbūt vēl starplaikos uzdara kādu garšīgu dzērienu, atkal papildus cukurs nāk, jā. Un tad jau mums ir jāsāk skatīties, kas tad īstenībā notiek, kur ir lielie riski, lai būtu jāuzmanās no šī pārdaudzuma. Ir bijuši tie jautājumi arī, cik cilvēki jautājušot, bieži vien ir tā, ka uztaisa asins analīzes pārbauda, arī tā skaitā cukuru, un cukurs ir normā. Viņš nav paaugstināts, bet ir citas pazīmes, kas liecina to, ka ir jau problēmas cilvēkam radušās. Uz ko ir jāskatās? Tas, ka emocionālās svārstības cilvēki, bet tas nebūs tik ļoti rādītājs tam visam, bet tieši tas, ka pēc ēšanas, piemēram, vai skaistā kafijas pauze ir, kā mēs esam runājuši, ofisos, kafija automāti pieejami. Šodien bija cilvēks, kas teica, viņam ir tāda darba vieta, kur ir pieejams vienmēr arī bulciņas un pīrādziņu darbiniekiem blakus kafijas automātam. Kā tu neēdīsi, ja? Jo tu pusdienās nepaspēji aizskriet varbūt pat vēl, ja? Tā smadzenes prasa sev barību un enerģiju. Un tas viss ir lietojams. Ņemam un dzeram un ēdam it kā, ja, visu. Bet pēc tam ir tā foršā fāze, kad ir enerģija, uzrāviens no tā cukuru līmeņa, kas ir pacēlies,
bet pēc kaut kāda laika, kā kuram cilvēkam, citam ātrāk, citam varbūt vēlāk, normu laikam nevaru pateikt, bet parādās sagurums, ka gribas tā kā pasnaust. O, tie varētu tagad nesēdēt pie datora. Nu, es labprāt tagad 10 minūtes nostaustos, nolitos slīpi, kā saka, ja? Bet šis jau ir tas riska moments, kad organismam ir pārslodze, gramojot to, ko mēs esam viņā ielikuši iekšā. Netiek elementāri galā ar to cukuru daudzumu, kas viņam ir iedots. Kombinācijā ar visu pārējo, protams, vēl mīnusi nāk, bet šis ir viens no pirmajiem rādītājiem, ja, ka pēc ēšanas nāk virsū snaudienas. Vēl var būt tā, ka arī ka ir neskaidra galva, un tas, laikam, būtu visprecīzākais termins, ka ir tāda kā neskaidra galva, tā kā ūdeni padzēru, paēdu, viss izgulējies esmu, bet produktīvi nevar pastrādāt cilvēks. Galvas sāpes, jā, arī var būt, bet netik izteiktas, bet pirmais būs rādītājs neskaidra galva. Nenotiek tā cukura vielmaiņa arī tik forši, kā viņai būtu jābūt. Nākamais manā skatījumā viss tāds izplatītākais rādītājs ir, ka cilvēkiem ir kaut kādas ādas problēmas, bet ir tā, ka, pieņemsim kaut kāda pumpiņa, kaut kāds skrāpējums, kaut kas tāds neliels ir izveidojies un ilgi nedzīst. Smērē tur cilvēks visu ko, dzer visu ko, bet paiet, gandrīz vai 2 nedēļas vai vairāk, kamēr to tā vietiņa sadzījusi. Šis arī ir rādītājs, ka ar cukura depo, ar izlietojumu jau rodas cilvēkam problēmas. Organisma aizsargs spējas vairs nav tik stipras, kādām viņām būtu jābūt. Tad jau nāk tādi smagāki rādītāji, kas parādās, ja, ka slāpst. Cilvēkam parādās slāpst. Viņš ir dzēris, bet viņam visu laiku vienalga gribas dzert, jo tā varētu vienkāršot pateikt, ka organisms prasa sev ūdeni, lai tīri mehāniski tā kā to cukuru atšķaidītu un varētu viņu kaut kur pārvietot projām tālāk, ja. Līdz ar to, ja daudz dzer, cukuru dzen no organisma laukā, tātad, kas ir bieži skraidīšana uz toleti. Un arī tas nav nakts skraidīšana, bet tā ir skraidīšana dienā, ka ik pa brītiņam vajag aiziet uz toleti, kaut gan ūdens varbūt pat nav nemaz tik daudz izdzerts, cik viņš tiek iztecināts podā. Un parasti, kad cilvēki pievērš uzmanību tam, ka ir problēmas varbūt ar cukuru, tad, kad pieaug svars. Ja? Loģiski cilvēkam jaunos gados it īpaši nav jābūt liekiem 10, 20 un vēl vairāk kilogramiem. Un tad cilvēks sāk domāt, ko tad es te daru, neko nēdu, diētas ievēroju, visu daru, eju uz sporta zāli, nostvīdis slapšik pa 2 stundām katru otro dienu, un rezultāta nekāda. Šie tie momenti, kad jāsāk ir domāt, ka kaut kas nav tā, kā vajag ēdienkartē. Un, ja runājam par izmeklējumiem, tad vienīgais, kas varētu šeit norādīt, ka ir kaut kādas jau problēmas, tad ir jāpārbauda, kā strādā aknas, tie rādītāji un insulīna rezistence. Kā es minēju, cukurs asinīs nav paaugstināts, viņš ir normas robežās, bet ja mēra jau insulīna rezistence, kas notiek, tad jau ir kaut kāda nojausma, ka par kaut ko ir vairāk jāsāk domāt. Tādiet īsais ievads apmēram. Jā, sirsnīgi pateicos. Un šeit, protams, aizskār to uzturu tēmu, kas ir ļoti interesanta, un to varbūt pēc brīža. Bet es lūkšu Aināru padalīties ar to, kā tad cilvēkiem ir bijuši šis te paaugstinātie cukuri, ir bijusi kāra pret saldumiem, vai tad ir tiešām reāli tikt no tā vaļā, ne, bet kā tas izdodas praksē, piemēram? Jā, labvakar. Var mani dzirdēt? Jā, paldies. Man jāatvainojās, šoreiz iznāk tā telefona, ja, tā saruna. Bet, kā ir, tā ir jāņem pa pilni, ja. Un tā kā man ir bijis dzīvē tāda lieta, kā, tāda
var teikt, kā šoks, ja, kad bija dzīves sistēma tāda, kad nokļuva līdz tādai lietai, kā kategoriski varētu pateikt, ja, kad medicīnas enciklopēdija bija pa īsu par visām tām vainām, kas man bija. Un tad es nonācu pie tādas domas, pie tādas sapratnes, ja, kad man vajadzētu sākt visu no gala. Atcerēties bērnību un sākt visu no gala. Bērnībā, jā, mums deva mannā biezputru, jā, tur biezpienu deva, un, bērnam, lai būtu garšīgāk, jā, parasti uzkaisīja cukuru pa virsu, jā. Es sāku ar to arī sāku, jā, to cukuru pa virsu un tā tālāk. Bet tad es saklausīju tādu, lietu, ja, ka tas cukurs nevisai labs ir. Un tad es sāku šīs biezputru, ja, pārgāju uz auzu putru, bez kaut kāda cukura, un tāpat tās arī biezpiena. Vēl joprojām lietoju bez kaut kādām, ar krēmu jau tikai un bez garšvielām. Un tālāk, kā es to vēl arī risināju, to jautājumu bez cukura ilgākus gadus. Pat, teiksim, tur tā kā humorā, ja, var pateikt, aizgāju uz viesībām, teiksim, noliek priekšā tortes gabaliņu. Ko man darīt? Kā man neaizvainot cilvēkus, kas cienā mani, ja, kam jubilēja, ja? Ko es izdomāju? Izdomāju sadalīt tortes gabaliņus uz šķīvīšu sīki to tortes gabaliņu. Bet nevienu kumosiņu nepagaršoju. Tā, lai cilvēki nesaprot, vai es esmu ēdis, vai es neesmu ēdis, ja? Vienkārši tā es izgāju no situācijas. Un, ar to, jā, kādu gadu nelietoju cukuru. Praktiski saldumu, nevienu saldumu, neko nelietoju. Jā, pēc tam es esmu, daudz maz iegājis tajā situācijā atpakaļ, lai saprastu, kā citiem tas ir. Bet pēc šī te pārtraukuma man ļoti uzlabojās garšas izjūtas, redzes izjūtas, vienkārši var pat no attāluma, ja, pateikt, ko man gribētos šodien, ko negribētos. Ja. Un tagad man enerģija, ja, cukuru jau mēs uzņemam, ja, lai tā ir ātrā enerģija. Teiksim, šodienā, ja man vajadzēja darbā būt, vēl kaut kur būt, vēl šeit un šobrīd atkal esmu darbā, ja, tā kā man vajadzētu nepārtraukti ēst, cukuru, kaut ko saldu, ja, tur, nezinu, snikerus vai marsus vai vēl kaut ko, ja, lai es uzturētu sevi pie, normālas enerģijas. Bet man pilnībā pietiek enerģijas, varbūt vēl man ir pusnakts jānostrādā, ja, un man pilnībā pietiks arī bez šiem te cukuru līmeņi, ja, organismā. Tā kā, paldies, draugi, ja, lai veicās. Jā, paldies. Paldies. Šī svarīgā uztura tēma, ko mēs sākam šķetināt, patiesībā ir tik ļoti interesanti. Es gribētu palūgt Solvitai, viņa man tādu vienu piemēru pirms Zuma pastāstīja. Viņa apskatījās uz vienkāršu it kā dabiskas sulas pudelīti. Un šeit mēs drusku varbūt pāris minūšu laikā mēģināsim izveidot tādu klasisku piemēru, lai izprastu, kā tad ir ar tām normām minētajām, piemēram, tie 25 grami dienā, kas ir ieteicamā deva. Lūdzu, Solvita. Jā, labs vakariņš. Tikko burtiski tiešām gribējās paskatīties, Lidlā nopērkams diezgan labas ir te greifrūtu un ir arī apelsīnu sula, un reizēm, kad tomēr pa dienu, ūdenis, protams, dzeru, bet negribās tur vai kafiju vai ko te padzersies labāk, jau tomēr, ja nav tā māju sula, tābola vai kāda, šādu suliņu. Redzat, es teikšu godīgi, 2 dienu laikā es esmu, varbūt mazāk kā 2/3, bet tomēr ir izdzerts. Un tad es šodien paskatos, kā jau tieši pirms Zuma, kad šeit ir, Sandriņa, būs jautājums arī tev, jo es it kā varbūt jau saprotu, bet lai vairāk izstāstītu citiem. Cukurus neredzu, bet redzu oghidrātus.
kādi oglehidrāti, Sandriņa, var būt sulā? Oglehidrātam sinonīms ir cukurs. Bet viltīgi, lai cilvēki nesaprastu, kas ir kas, un neraksta cukurs, raksta oglehidrāti. Un saprotiet, ka te, paldies, Aniņa, 100 mililitros 8 grami. Tātad padomājiet, 100 mililitri, tas ir, nu labi, nav 2 teikarotes, bet nu tā, nu es teikšu tā, ja es esmu pusi dienā izdzērusi, tad praktiski es jau esmu dienas devu iztērējusi, izdarot tikai sulu. Un tur jau ir tas, kad es varbūt te, man tā bišķi grūtāk ir šeit ar to šērošanu, bet es varbūt mēģināšu, lai Sandriņa tur varbūt varētu atšķirtināt tad, kas tad ir, jo citreiz skatāmies tos un nevaram saprast, redz, par oglehidrātiem jau tu pateici, ja, ka tie ir tie paši cukuri, bet ir tie visas kaut kādi ar ozēm un viss, ja, ka tie ir arī tie, nu, dažāda veida cukuri, kas skaitās pie cukuriem. Varbūt tev ir kādi komentīgi, Sandriņa, nu, ja ne, tad mēs ejam. Jā, Sauta, tas ir vienkārši katrs cukurs ir ar savu nosaukumu. Ir tie vienkāršie cukuri, kas tev tagad ir uzlikt monosakarīdi, pilsaliktie cukuri, jā, bet vienalga tas ir cukurs tikai, nu, piemēram, laktoze, jā. Laktoze ir piena cukurs, jā. Maltoze cukurs no graudiem, kā tev ir rakstīts, jā. Ir dekstroze, ir sakaroze. Sakaroze ir ļoti izplatīta, tā ir no cukurnedēm, cukurs. Bet vienalga cukurs, glikoze augļos satura, ja, kas te vēl ir, nu daudz ir. Ir speciāls cukurs vēl, dekstroze, kas arī ir cukurs, bet tas ir vīnogu cukurs. Iedomājieties, ja mēs apēdam kādu ķekaru vīnogu, ja es neesmu tos gramus pētījusi, bet es domāju, mēs tur vai dieviņās cik cukura saņemam, ja? Un cita tālāk vajag ūdeni, lai to visu kaut kā izšķīdinātu. Tie visi ir cukuri. Nu jā, kā tu teici, Sandriņa. Un tad interesanta lieta arī šeit tālāk, tad tieši par to, ko es skatījos sulās arī, kad kur tad nu ir, kad mēs ir, protams, kā Sandriņa teica, mēs cukuru neliekam īsti kafijā vai vēl kaut kur, mēs taču neēdam cukuru. Bet visi šie, kā Evitiņa jau minēja sākumā, ja, visi šie batoniņi un jogurti un mērces un kečupi, tas vienkārši sulas, limonādes un tas vienkārši nav redzams, kur tas cukurs ir. Un, diemžēl, arī, ja mēs pērkam veikala gaļu un ja vēl marinētas lietas, tur visur ir cukurs. Un ar to nemaz nav tik vienkārši. Un ja tie 25 grami, nu cik es zinu, kad saka vīrieši kārt cilvēkiem, enerģiju vajag vairāk, viņiem kaut kur ap 35 gramiem ir, nu plus mīnus, jā, bet nu tur ar laikam dažādi. Tad pareikiniet, kā mēs to cukuru dabonam un varbūt tiešām lielākā daļā dzīvojot veselīgi, bet šo te niansi neievērojot, mums ļoti daudz netiek iztērēta tā enerģija, ko mēs uzņemam tieši ar cukuru. Nu tā. Paldies, Sauta. Jā, esam secinājuši, ka mūsu apkārt cukuru, diemžēl, ir vairāk nekā mēs iedomājamies. Gandrīz katrā produktā. Man pat uzreiz ir grūti nosaukt produktus, kuros cukura vai cukuru dažādu veidu nebūtu. Varbūt ir tādi? Ir, jā. Sauta minēja tā pati gaļa, jā, zivis, piemēram, nesatur cukuru, un ir vēl produkti. Nepērkam veikalā marinētu gaļu. Piedošanu, visideālākais ir, ka mēs ēdam mājās gatavot ēdienu. Un iemarinēt gaļu ar garšvielām, kuras nesatur cukuru, var brīnišķīgi. Un pat bez etiķa var ļoti brīnišķīgi iemarinēt ideāli. Jo ir taču mums cidonijas, ir mums citroni pieejami, mums pat nav jābrauc uz Āfriku vai uz Itāliju viņiem pakaļ. Ir tas, ko mēs varam darīt bez cukura, ja? Ļoti daudz. Un ja būs laiks, ja es gribu piebilst, kāpēc lielais risks, kāpēc mēs runāt sākām vispār par to cukuru, par cilvēku veselību. Jā, droši. Tagad varu? Jā. Par cidonijām es 100% varu apgalvot. Mēs tieši tā esam gaļiņu marinējuši cidonijās. Lieliski un garša vienkārši burvīga.
Jā, tieši tā. Jā, un te jau stāsts arī, ko visu minējām, kad mēs cukuru pietiekošā daudzumā saņemam ar pārtikas produktiem, ko ikdienā lietojam. Ja? Un arī par sulu runājot, Solvita, cilvēkiem iesaku, nepērkat, negatavojat, nedzerat sulas. Nevajag, jo tā ir milzīga koncentrācija cukura un ne tikai, ko cilvēks saņem. Ja? Jo sulas glāzē cik daudz var būt tā augļa, ja iekšā, svaigā veidā mēs to nevaram tik daudz apēst, jo kuņģī vienkārši nepietiek tilpuma, a sulas veidā vai uz priekšu. Ja? Kur ir lielais risks par cukuru pārdaudzumu organismā? Jo vislielākais risks, tā abstrakti cilvēkiem baida, tev būs paaugstināts cukurs, tev būs otrā tipa cukura diabetes, tad būs jālieto zāles. Bet kas ar to draud cilvēkam? Tad būs otrā tipa cukura diabetes. Un kas tas par zvēru tāds ir, no kā man baidīties? Vislielākais risks tomēr ir tajā, ka draud cilvēkam, kuriem ir šīs jau problēmas, nedod Dievs, tas ir sirds un asinsrites sistēmas problēmas. Ar to visvairāk draud tieši cukurs un otrā tipa cukura diabetes. Tad ir ļoti garš stāstam visam, ko tas viss dara, kā bojā tos asinsvadus, sirdi un tā tālāk, bet tas ir vislielākais risks. Attiecībā par bērniem man gribas piebilst, pat cik es esmu pēc pamata izglītības pediatrs, tie ir zobi. Tā ir jau katastrofa. Ja bērnam tikko sāk nākt ārā zobiņi, un viņam jau pusotra gada vecumā ir karies. Zobi drūp, zobi ir jārauj laukā, jo tur nav ko zobārstam vairs glābt. Ja? Totāls minerālu vielu trūkums, kuru ir noēdusi skābā vide dažādu cukuru rezultātā. Tie ir divi vismilzīgākie riski, kas draud cilvēkiem. Un no tā tad izriet ļoti, ļoti daudzas problēmas. Jā, paldies! Paldies, jā, ļoti, ļoti interesanti un ļoti spēcīgi. Šādi divi argumenti un par cik mēs esam sadūšojušies un ceļam šo visu gaismā, mēs skaidri un gaiši apzināmies, kad ir risinājumi, lai ar šo cukuru, varētu teikt, arī problēmu vai līmeni varētu pēc iespējas labāk tikt galā. Un nav noslēpums, ka tie ir tieši dabiski produkti, dabiski līdzekļi, uz dabas bāzes veidoti dažādi produktu kombinācijas, kas organismam spēj nākt talkā, gan pārstrādāt, gan izvadīt, gan veikt dažādas citas funkcijas. Un tad, lūkšu palīdzēt ar produktu pusi, pastāstīt mums Evita, Mairita un Solvita. Lūdzu, meitenes, kas ir pirmais? Pirmais droši vien, kad ir mums daudzkārt pieminētais slavenais ūdens. Lūdzu, par ūdeni. Jā. Sveicināti visiem. Šodien es jums pastāstīšu par produktu. Un interesanti, es ar tā aizdomājos, mēs bieži vien domājam par ūdeni, ka tas mums tāda kā remdē slāpes tikai, ja? Bet patiesībā mums ir kaut kas vairāk. Tas ir manās rokās. Un tas ir koralmaina ūdens, ja? Kas šis te koralis atrodas Japāna Okinavas salā. Un viņam ir brīnišķīga struktūra, kas palīdz mūsu organismam pie ļoti daudz kā. Un es pastāstīšu, pie kā tad šis produkts ir ļoti labs. Tas neutralizē skābumu organismā un palīdz līdzsvarot pH līmeni. Tāpat uzlabo spēju uzņemt ūdeni, jo tas kļūst strukturizēts tieši tāds, kāds ir mūsu ķermenī, ja? Šis šķidrums. Tas arī detoksicē, tad uzlabo aknu un nieru darbību un nostiprina arī imunitāti. Un es tā padomāju, tad, ja mums ir runa par cukuru, un ja ir paaugstināts cukuru līmenis, tad kā var noderēt šis te koralmaina? Tas uzlabo asinsritu un palīdz šūnām labāk izmantot insulīnu, samazina iekaisumus procesus, kas bieži ir sastopami pie diabēta gadījumos. Ja? Atbalsta nieru darbību, kas ir viens no pirmajiem orgāniem, kas skar, ir paaugstināts cukura līmenis, stabilizē arī enerģijas līmeni. Un interesanti, ka cilvēki lietojot šo te produktu,
secinājuši, ka mazāk arī ir vēlme pēc saldumiem, un arī šo te enerģijas līmeni ikdienas laikā tā kā palīdz līdzsvarot. Pati personīgi jau zinu šo produktu jau 11 gadus, un godīgi saku, pirmo reizi, kad es baudīju šo ūdeni, man bija tā sajūta, ka es beidzot atdzeros. Ja? Man bija tāda sajūta, ka es biju izslāpusi nezinu cik gadus, ja? Un pēc tam jau tiešām tas tā kā normalizējās, un tā kā es tiešām iesaku šiem cilvēkiem, jebkuram cilvēkam, kas ir, ka tas ir tiešām ļoti īpašs produkts un tāds ikdienas produkts, tīpaši no rīta, tukšā dušā, fantastiski. Tā. Jā, paldies, Evita. Es zinu, ka ir vēl dažādi produkti, jā, bet šajā cukura lielajā epopējā, kas varētu palīdzēt mums gan aknām, gan nierēm, un tad Mairita mums ir pieslēgusies. Jā, Mairita, vārds tev. Labvakar, visi mīļie dalībnieki. Šis tiešām ir temats, par ko es esmu pateicīga, ka jūs esat to uzsākuši un pie tā strādājāt, jo es domāju, ka absolūti visiem cilvēkiem tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un pat cik izskaidroja Sandriņa ļoti labi, kas ir cukuri un kā mēs ar tiem varam iekrist dažādās dzīves situācijās, ka praktiski mums, nav iespējas no viņiem izvairīties, es teikšu tā. Tad man ļoti patīk burdoks, jeb diždaģu sakne, ko var lietot tādos gadījumos, kad mēs ēdam, un mēs kādreiz vai pārēdam, vai vienkārši ēdam, un tad mēs šo diždaģu sakni lietojot, viņam tai saknei, tais kapsuliņās ir, bet tam pašam produktam ir inulīns, un inulīns palīdz aizkuņu dziedzera darbībai, un līdz ar to tas jau ir galvenais mūsu tas orgāns, kuram vajag palīdzēt, jo viņš izdala insulīnu, tas tālāk šķiet cukurs, un visas pārējās darbības notiek, un tur ir saistīts gan ar nierēm, gan ar aknām, gan ar visām izvades sistēmām, un es pati šo produktu atklāju, tikko viņš sākās, un es biju kaut kā, tā īsti neizpratu viņu, bet es jūtu, ka man dikti labi ir. Es ka pēdu, un es iedzeru šīs kapsulas, un man ir vieglāk, man nekad neiestājās tāda smaguma sajūta, nekad neiestājās tāda, arī, protams, nav tik liela vēlme vairāk pēc tiem cukuriem, jo, regulējās tajā organismā visas tās darbības. Būtībā, kas ir diždadzes? Diždadzes ir augs, ko mēs varbūt neievērojam, tas ir arī dabā, ar lielām lapām, krieviski, kas ir lapuh. Un esmu skatījusies vairākas video, kuros tiek stāstīts par to, kā var izmantot arī diždaģu sakni. Un ja jums ir kādam iespēja, ja jums ir kādam vēlēšanās un arī prasme to izdarīt, diždaģu saknes var izrakt, viņas var izžāvēt un arī tādā veidā var lietot. Bet es lietos par labu, tas ir tādos gadījumos, ja mums nav pieejams burdoks, bet mūsu produkts ir tādā veidā labs, viņš ir jau gatavs. Paņem pāris kapsuliņas, un tu viņas var lietot, vai kā kursveidā, vai tu var lietot atsevišķos gadījumos. Šis produkts ir tiešām, vērtīgs, un es iesaku jums visiem izmantot, un kur nav izmantojuši, vienkārši pamēģiniet. Redzēsiet rezultātu. Paldies! Jā, paldies! Un sakiet, lūdzu, produktu pārzinātāji, vai ir vēl kāds, tā teikt, produkts, kas tādā mazā kombinācijā mums dos arī labāku pašsajūtu, labsajūtu un rezultātu. Tauta? Jā, paldies. Es ļoti gribētu pieskarties tajā lietai vēl šodien. Protams, šī projekta laikā mēs šķetināsim pamazām vaļā. Kas tad ir, ko mēs varam no dabas ņemt, ko mēs varam palīgā arī no mūsu Korea kluba produktiem ņemt talkā. Bet man ir tāda pirmā lieta, kas pašai liekas svarīga, kas tad mazina to kāri. Un arī varbūt ne katru dienu, bet jūs saņemsiet kādu šo informāciju, kas tad tas varētu būt, kā mēs varētu nomainīt šo
ātro to dopamīna devu, ka mēs gribam apēdot saldumiņu pret kaut ko citu, kā mēs varam ieslēgt kādā fiziskā aktivitātē, vai varbūt kādu elpošanas vingrinājumu, vai mainīt to vidi, padzert ūdentiņu, un pēc 10 minūtēm saprast, ka īsti jau nemaz man to saldumu nemaz tā negribas. Man vienkārši gribējās varbūt sevi apbalvot par kaut kādu labi padarītu darbu. Un bieži liekas, tas kaut kāds tāds, gardumiņš, es taču esmu pelnījusi. Un ja mēs pieminam arī varbūt no dažādiem šiem lietām, kas ir pieejamas ikdienā mums, ja, tad, piemēram, arī šie produkti ir tie, kas mazina to saldumu kāri vispār. Izmantojiet to ikdienā, jo tas palīdz šo sātas sajūtu uzturēt, un arī tas ātrā enerģija vienkārši neprasās. Un tieši pieminot arī šo produktiņu, ko tikko teica par burdoku, ja, vai mūsu diždadzi, mēs ar Girtu vispār varētu stāstīt par viņu diezgan daudz un dikti, jo mēs esam viņu gan tējā likuši, gan sulu dzēruši, gan kokteļos, un tiešām es varu teikt tikai to labāko lietu, no pašu dārza, gan arī no Koraļu kluba šis burdoks ir regulāri lietots, un vēl kas ir labi, kad viņš organismam palīdz izvedot šos uzkrājušos ūdeni, un reāli, kas tad tie mūsu tauciņi ir, tur lielākā daļa ir tas ūdens arī. Un daudz kas, kad nenotiek šī visi vielmaiņas apmaiņas procesi, tad arī šis ūdens uzkrājās, un burdoks ir tas, kurš palīdz no organisma viņu tā saudzīgi arī to ūdentiņu izvadīt. Un kā jūs redziet, tā pati pienenīte un pieneņu sakne, cigoriņš, ko minēja tikko par inulīnu, ja cigoriņā ir arī inulīns, ingvers, visas rūgtvielas ir tās, kas arī mazina šo kāri pret saldumiem. Un es teikšu, tā ir tāda kolosāla lieta, tāpēc, ka tie dabas produkti ir tie, kas nedarbojās tikai uz kaut kādu vienu problēmu. Viņi ir tik vispusīgi, kas ietver ļoti daudz ko, un te ir, redz, vielas, kas mazina saldumu kāri, bet līdz ar to arī daudz, kas palīdz vai regulēt šo līmeni cukuru organismā, vai dažādi, viņš darbojās kompleksi, tā kā tie dabas produkti vienkārši unikāli, un es gribu jums tā bišķīt iemest āķi lūpā par to, ko mēs noteikti visa komanda kopā mēģināsim izpētīt uz priekšu, ko te mēs varam nomainīt. Tūlīt. Jā, kamēr ir tehniskā pauze Solvitai, jā, mēs saprotam, jā, kad ir produkti, kas ir pieejami dabā pie mūsu blakus, ir mums Koraļu klubā ļoti daudz izcilu produktu, un tādi pirmie un vienkāršākie tas tik tiešām ir šis koralmaina koraļu ūdens, tā ko mēs uzlabojam gan ūdens kvalitāti, gan struktūru, gan nodrošinam organismam minerālu vielas un enerģiju, gan tā skaitā palīdzam izvadīt un atšķēdīt šos koncentrētos cukurus jau asinīs, un burdoka rūti jau diždaži, manuprāt, bija sakne, kas ļoti palīdz mūsu akniņām un pārējiem vielmaiņu procesiem. Solvita, gatava? Jā, izrādās, es nevaru ieslēgt skaņu, kad es šāroju ekrānu. Bet tur jūs redzējāt tieši tos, ko mēs arī pamazām atklāsim, kā nomainīt to vēlmi pēc salduma uz kaut ko tādu, kas dod to ilgtermiņa rezultātu, kā vai kādu mazu fizisku aktivitāti, vai elpošanas vingrinājumus, ka vai ņemt tālāk šos dabīgos produktus, kas palīdz visam organismam. Pirmām kārtām izvadīt visu lieko, attīrīt, lai arī tos saldumus neprasa mums liekās baktērijas un parazīti, kas ir ļoti no svara, ja? Un arī pabaro mūsu šūniņas, kad arī neprasās šie saldumi. Paldies! 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 Tā kā mums pirmā tāda mācības stunda tuvojās izskaņai, skatos jau vairāk ap 40 minūtēm esam uzņēmuši zināšanas. Mums atliek atkārtot to, ko mēs grupā atgādinājām no rīta. Paskatāmies savus mīļākos pārtikas produktus un papētam, cik tajos ir cukurs. Jo pēc mūsu ziņām un pašu pieredzes
mēs drīz vien secināsim to, ko mēs apgalvojām sarunā, kad patiešām mēs cukurus dienā uzņemam normā un virsnormā ar atliektiem galiem. Jo rets ir tas cilvēks, kas uzņemtu, teiksim, zem tās normas cukurus, ja vien to viņš apzināti nav veidojis. Un mūsu sadzīves spiež arī ar saviem pārtikas produktiem to visu veikt. Vai ir kādi komentāri, jautājumi, pirms veidojam noslēgumu? Jā, tad Solvita šeit rāda aicinājumu, ko mēs varētu veikt līdz nākošai sarunai. Un man aicinājums bija arī sevi nofotografēt, jo arī nedēļas laikā cukuru patēriņu kontrolējot, var novērot jau izmaiņas uz sejas ādas. To es pats pie sevis esmu redzējis, pārbaudījis un varu apliecināt, ka nedēļa tas jau ir ceļa sākums. Lūk, paldies, Solvita! Un, ja jautājumu tūlītās paskatīšos nav, tad šo sarunu noslēgsim ar to, kad paziņojam, ka nākamā saruna mums būs otrdien, kas mums ir datums 29. pulkstens 8 vakarā, arī Zoom formāta saruna. Un šeit jau mēs pēc šīs Zoom sarunas izvietosim tādu veselības anketu, kur aicinām aizpildīt. Jā, un tad jau gan veselības anketa, gan šis pašu foto, gan arī iespējamās cukuras, ko mēs mēģināsim ar produktiem saskaitīt, ko mēs esam dienā izlietojuši, veidos tādu zinātnisku pamatu, lai mēs spriestu tālāk. Jā, tā kā paldies par sarunu visiem sarunas dalībniekiem. Solvita, kas te būs? Un jā, tā pamata doma ir un paliek tieši tā. Ja mēs mazāk lietojam cukuru, jo mums labāk strādā organisms, viņš izmanto no produktiem cukuru. Jā, paldies, Solvita. Un veids savas funkcijas daudz labāk, attīrās gan aknas, labāk strādā nieres, asins ir pietiekoši šķidrs un varētu skaitīt šos priekšnosacījumus daudz uz priekšu, bet tiekamies otrdien, 8:00 nākošajā Zoomā. Paldies visiem iesaistītiem, paldies par sarunu, par gatavošanos un uz tikšanos. Paldies, paldies, paldies! Paldies! Paldies, Atā! Paldies, laimīgi visiem! Tā.